Kuram gan interesē kaut kāda Evikas Siliņas valdība. Saimnes atlaišana nav nemaz tik slikta ideja. Raimondu Paulu vienkārši ieliekam par klimatu un enerģētikas ministram. Šeit jaunā vienotība mēs mazliet paklausīsimies, ko jūs runājat. Ja mēs varētu apskatīties šī cilvēka galvā tāda anatomija, kāda mērkaģīša tur dzīvo. Tēt, kāpēc tas tāds galbajums? Tu tāpat kuldīgā vairs nevar rādīties, tev nav ko zaudēt. Petersons dabūja ar vāli pa muti. Diemžēl kaut kas nogāja greizi. Šī lauva pāri šķirās. Tev ir no sievas jātiek vaļā. Abi ir iegādājušies zirgu. Mums ir jāķēmojās TikTokā. What the fuck? Sabiedrība ir tā uzcepusies. Patīk sēdēt tai peļķē, es te sēdēju un sēdēšu. Tu uzdūrusi pīli. Tagad ir pa vēlu pēkšķēt. Sveiki! Mīļie radiņi, mīļie paziņas, mīļie draugi! Kā jūs bez mums dzīvojat veselu nedēļu? Kāds ir iespējams? Mēs ar Eglīti atkal esam klāt. Šis ir šovs 8. Mēs rādamies televizorā un internetos. Mūs var dzirdēt arī Spotify, tiem, kam patīk labāk klausīties. Esiet sveicināti! Esiet sveicināti! Pirms mēs atskaitāmies, kā mums ir gājis, protams, mums interesē, kā jums ir gājis. Jūs atcerieties, Capslokā vienmēr apakšā varat parakstīt savus komentārus, kā jums pa šo nedēļu ir dzīvojies bez mums. Un, protams, ka pierakstieties zvanīgs, īkšķītis, tīkšķītis, subscribe un vispārējais, un visi būs priecīgi algoritmi. Mēs jūs, mēs visi viens otru mīlam. Tradicionāli, kā tev ir gājis? Es šajā nedēļā dzīvoju Twitterī, jeb X-ā, un es tur esmu vienkārši šokā no tā, kas man tur nāk pretī, jo man kaut kā es tur mierīgi dzīvojos laikam pa to savu burbulīti. Mēs dzīvojam jaukā, skaistā, liberālā zemē, kaut kā tā blā, 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 visa labi. Ik pa laikam kāds kaut ko ievējam, jā, un tā tur mēs tur saslaukam ātri, un tad atkal visi dzīvojam laimīgi. Bet tad panesās diskusija par krieviem. Panesās diskusija tieši par krievu pensionāriem, ko ar viņiem darīt. Tagad visa tauta ir metusies kopā un palīdz laikam deputātiem nolēmt, ko darīt ar tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kas nenoliek tos eksāmenus. Un tā. Ja teiksim, puslīdz ir skaidrs, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri ir līdz kaut kādiem 70-75 gadu vecumam, skaidrs, ka pieģīt ārā no tās valsts. Tas ir viss normāli. Tur ir tā, ka gala beigās visur Rietuma Eiropā un pasaulē to tā darīja. Tu tur kaut ko neatbilsti kritērijiem vai kā. Tu tur esi trešās valsts pilsonis, nepildi noteikums. Vonāt suda. Jep. Bet ko darīt ar tiem pensāriem, kuriem ir 75 plus un kuriem pirmkārt nav kur iet, viņi ir vientuļi, viņi ir slimi un salūzuši. Principā lielākoties viņi tie ir laikam apmēram 4000, kur tāpat no mājas ārā neiet. Varbūt viņi aizvalkās līdz vietējiem veikalam kādu pabesīt vai uz poliklīniku. Pabesīt. Jā, lūk, un tā sabiedrība ir tā uzcepusies, ka Inga Spriņģere ir kļuvusi par mūsu tautas lielāko nodevēju. Kas vēl tur ir noticis? Visa Rebaltika ir bez maz kaut kādi fašisti, ne fašisti. Nekā jauna nav šis pasaules. Jā. Šonedēļ viņiem pievienojās arī Petersons, jo Petersons atļāvās pateikt, ka lieciet mierā tos pensionārus, mums ir lielākas problēmas, ko dzīvē risināt. Piemēram, izglītības jautājumu, kvalitātes un ekonomikas atpalīdzības jautājumu un tā tālāk. Un tev vajadzēja redzēt, kas tur notika. Petersons dabūja ar vāli pa muti. Tu vecais komunists. Tu jau pats uzprasījies, tu tā aizgāji un parādīji tam, kas sēž peļķē, parādīji, ka viņš sēž peļķē un pateici, pagaidi nevis tā vietā, lai tu kaut ko prēkt uz tiem, kas iet garām. Varbūt tu pamēģini iecelties no tās peļķes un tu redzēsi, kā ar laiku tās bikses paliks sausāks. Nē, tā nav pareizi. Man patīk sēdēt tai peļķē, es te sēdēju un sēdēšu, ko tu valsts vecais komunists iedomājies. Tu atkal norādīji latvietim uz tiešu problēmu latvietim, kas kaiš, un
Nu, protams, ka tur dabū pa seju, kā savādāk. Bet kas ir skaistākais manā izpratnē? Tas, ko es pamanīju šajā īpaši trollīgajā, jo tur, protams, neviens ar vārdu uzvārdu neko nekomentē, tur visādi dīvaini vārdu savienojumi un ciparu savienojumi parasti iesaistās tajās viskarstākajās diskusijās. Un ko viņi saka? Tur droši vien aiz tiem visiem botiem sēž kaut kāda Dombrava un viņa veidīgie kaut kādi visticamāk. Bet ko viņi saka? Viņi saka, ka tos pensionārus ar kāju pa pakaļ, visi no šejienes ārā, viņi patiesībā ir mūsu tieši ievilkuši šajā atpalicībā, un mēs vienmēr esam tieši viņu dēļ bijuši tie pastarīši un tā tālāk, bet tāda nežēlīga vardarbība, tāda, ka tur tā bezmaz tiešām. Un tad es izdarīju tādu vienu lietu. Es viņus paņēmu vienkārši un izprovocēju. Un es pateicu, ok, patiesībā es pārdomāju. Zinu, ko izdaram? Izdaram tā, ka paņemam uzduram uz mietiem viņus un izliekam Rīgas ielās. Apskatēji. Un lai par biedējumu tas ir. Un lai tad, kad neviens nerunās vairs krieviski šajā teritorijā, tad mēs tos līķus sadedzināsim Doma laukumā, mēs vienosim tautu, apmierināsim to latviešu 30 gados krāto tādu viņš ir sēdējis stūrītī un tā krievu babuļa viņam vienreiz ir viņu sarāģusi un viņš ir savā sirdī tas sprīdītis ir turējis tādu ienaidu. Viņš domāja, es kādreiz tai tantai atriepšos viņai. Un tagad ir pienācis tas laiks Latvijai. Tagad ir pienācis laiks. Starp citu, es arī sociālajā tīklā X pēc aizliegtā paņēmiena, kur kā reizes šīs valodas jautājumi un krievu pēņšu jautājumi tika atrādīti. Dombravas sociālajā tīklā X arī kaut ko tur bija izpaudies, un tad es viņai tā tieši pavaicāju, klāt tev galvu nesāp, ka tu mēģini domāt. Es arī no kaut kādiem anonīmajiem troļiem tur blablabla. Bišķīt pa seju dabūju, bet uz tiem anonīmajiem es nespēju apvainoties, jo tas ir tāpat kā brēkt uz barankas caurumu vai uz mēnesi debesī. Neeksistē viņi vienkārši. Mans ieteikums ir patiesībā ļoti vienkārši. Ja mēs tā nopietni runājam, liekam tos nabaga pensionārus mierā. Viņi tāpat pēc 10-15 gadiem visu apmirs. Daba visu izdarīs savā vietā. Neļaujam vienkārši padarīt šim karam, šim nežēlīgiem karam mūs par tādiem asinskāriem, atriebīgiem mežoņiem. Mēs tādi neesam. Mēs esam tie, kas fano par basketbolu. Mēs esam tie, kas ir labdabīgi viens otram smaida sejā pēc uzvarām un arī pēc zaudējumiem. Mēs esam labāki. Mēs neesam tādi mežoņi tā kā tai Twitterī. Tā kā man tiešām gribētos uz to tā ļoti cerēt. Es šajā nedēļā izbaudīju to, ka viena no pieprasītākajām vietām ir darba vietām, ir tā, kur tu, teiksim, kādā kompānijā esi klientu servisā, jo tur tik daudz darba, ka es, piemēram, gandrīz 72 stundas nevarēju sazvanīt. Man vajadzēja 2 no tādiem klientu servisiem sazvanīt nedēļas sākumā, un es to jēziņ, man tas prasīja tik daudz nervus un tik daudz kaut kādus pacietības, jo visur visi ir aizņemti, paklausieties mūziku, pagaidiet šito, turpiniet to, varētu izdarīt mūsu mājaslapā. Tu ieej tās organizācijas mājaslapā, tu mēģini to darīt, ko tev izrāda. Dokuments, ko tev viņi saka, viņi ir atsūtījuši, rāda, ka sistēmas kļūdas dēļ nevaram ielādēt, pamēģiniet, un tur atkal ir pēc 90 sekundēm, un atkal tu tik friezi spied to refresh, un ik pa brīdim izkrīt tāda zila dāmīte, kur sēž tā, mākonīts viņai fonā, tur līst lietotiņš un tāds uzraksts, kaut kas nogāja greizi. Un es tik ilgi skatījos uz to, ka man radās, šitais Stokholmas sindroms, ka es sāku līdzi just. Es nebiju upuris, bet es sāku jau līdzi just tai zilajai uzzīmētajai dāmītei, kur kaut kas ir nogājis greizi. Un es domāju, jā, kaut kas tiešām ir nogājis tev dzīvē ļoti, ļoti greizi. Diemžēl kaut kas nogāja greizi. Kaut kas nogāja pavisam greizi. Ko es daru ar savu nožēlojamo dzīvi? Kāpēc es strādāju šajā kompānijā? Kāpēc? Kas notika ar maniem sapņiem un cerībām? Vai man vēl ir nākotne?
Un arī šīs nedēļas lielākais notikums, protams, bija basketbols, jo kuram gan interesē kaut kāda Evikas Siliņas valdība un kas tas vispār tāds ir. Par to mēs domāsim rīt. Mēs tagad vēl svinam svētkus. Un svētki tie patiešām lieli, jo pat arī tad, kad mēs nevinējām Vāciju un Dāvis Bertāns tiešām neiemet to pēdējo liktenīgo tālo metienu, kā viņš nabaga pārdzīvoja. Mēs tomēr uzvarējām itāļus, un mēs nezinām, ko mēs esam izdarījuši ar lietuviešiem, vai mēs esam viņus uzvarējuši vai nē, jo tieši... mēs ierakstām laikā... Vai mēs esam brāļi un māsas, vai mēs esam žirgu galvas nolādētās. Nevar zināt, kas mēs esam. Sešiem pirkstiem. Kas mēs tādi esam, jā. Var sakot, basketbols ir licis prātiem un arī sirdīm gavilēt izskaļi. Bet tas, kas man ļoti interesanti, mēs Reglī tieši vienu spēli kopā skatījāmies. Kaut kādu, ko vinnēja. Kas tas bija? Tā bija to slaveno Brazīliju. Jā. Nu, lūk, un mēs konstatējām, ka tajos pārtraukumos, kad mūsu treneris Banki dod kaut kādas norādes tiem spēlētājiem, viņš runā tādos kodos, viņš nerunā normāli, kas tev ir jādara, bet viņš tev, piemēram, iedod kaut kādu tādu, kā sauc tādu slēptu vēstījumu, jo viņš zina, ka laikam kameras filmē un ka tur varbūt ir kāds spiegi, kas kaut ko aiznes, tad viņš, piemēram, vēršās pie spēlētājiem un saka, tā, tu noslapkavo cūku, tu uztaisi vannu, tu saziepēsi mazo, tu uzdursi pīli, tu sakapāsi ziloni. Viss gatavs, viss, skaidrs, kas man jādara. Vienkārši, es klausos, es mēģinu saklausīt, neviens normāls tāds, nē, es neko nesaprotu. Ja es būtu tur, es droši vien mātu ar galvu un domātu. Protams, tu zināt kodos visi, jā. Ko mani jaunatnes basketbola līgā mācīja? Ko man, kad es spēlēju basketbolu 15 gadu vecumā? Uzdurt pīli, ko tas nozīmē? Jā, labi, es mātu ar galvu un es iet laukumā un es atkal nedarīju tā, kā vajag. Dakteris dos brīvdienu dos, ne figu nedos. Smiltēns droši vien ir apvainojies tagad uz visiem. Viņš ir uz visiem apvainojies par to, ka viņš zaudēs priekšsēdētāja amatu un viņš visticamāk neies sveikt pirmdien basketbolistu. Tu vēl nevar zināt, kurš ko zaudēs amatu Smiltēnu vai Smiltēnas amatu. Sāksim ar to, jā. Un vēl ir tā, ka iespējams viņam pēc iepriekšējās brīvdienas vienkārši kaut kādu valsts kontroli piestādīja rēķinu, cik tā brīvdiena ir izmaksājusi. 3 miljonus mūsu ekonomikai, lūdzu. Zini, tas apmēram, ka tu tādā Baltkvēlē kaut kur naktklubā visiem 2 riņķus uz mana rēķina. Pēc tam tu no rīta izšulmē paskaties kontā un domā, Jā, tā kā pirmdienu vakarā sagaidām basketbolistus. Ceram, jūs tur visus ieraudzīt, vai ne? Jo mēs arī glīt jau noteikti būsim pie brīvības pieminiekta. Mēs fotografēsimies arī. Dosim autogrāfus. Mēs dosim autogrāfus basketbolistiem. Protams. Tu teici, kam interesē valdība, un par to mēs domāsim rīt. Un tagad modelējam situāciju, kāds šo skatās no rīta, un šis rīts ir pienācis. Tad, lūdzu, valdības kaut kādi aizmetņi ir redzami, un tur cilvēkiem ir ļoti daudz ko teikt. Man ir par 3 kandidātiem šis tas sakāms to laika gaitā, bet es tā saprotu, ka vispārējais noskaņa ir tāda, ka, ja šāda ir valdība, tas Saeimas atlaišana nav nemaz tik slikta ideja. Tā kā, Mēs pieslienamies šleseristiem. Mēs tagad ejam šleseriādā, jā, tā kā, ir tik traki, kā izskatās, paskaidro man kā politiskajam analfabētam. Es domāju, ka tā kopumā izskatās tieši tā, kā izskatījās visu laiku. Izņemot to, ka runā, ka Gunārs Kūters varētu būt kultūras ministrs. Tas ir apmēram tāpat, kā, teiksim, Raimonds Paulu vienkārši ieliekam par klimatu un enerģētikas ministru. Mēram tā, ko? Jā, ok, labi. Jā, starp par to Kūtri, tur ir vislielākais cepiens visās malās, jo man arī, es piesliedos tavu viedoklim, ka vai viņus sajauc ar kādu citu čalu, vai otrs ir domāja tā kāds, ko mēs varētu ielikt oliņu, boliņu, džimping, grimping un Kūtris. Apsveicam! Apsveicam uzvarētāji. Vai kaut kā tā. Bet saproties, Kūtris, kultūras ministrs, kur viņu izrāva, no kurienes? Es viņu bez Google es neatceros, kas tas tāds ir vispār. Zinu, protams, viņš satversmes tiesnesis. Viņš bija īstenībā ļoti, es nezinu, tāda, ja tu sekoji līdzi arī
2000 sākumā. Jā, es sekoju par salīdzinoši nesen, ja tā jau par 10 gadiem, tad tur viņš kopā ar šito sudrabu, kur sev bildēs neatpazina kaut kādā lapsādas kažokā, viņš tur tusējās un ar to motorzāļu, ka cilvēki dalās divās daļās, jā, un viņš šis, un cik es atceros, tas čāls arī tur bija. Un viņš vispār, principā, viņam sejā ir rakstīts, ka viņš ir kaut kāds kolhoza, pat priekšsēdētājs, viņš ir kaut kāds kolhoza agronoms, zin, tas čāls, kas ar tādu... Nē, viņš ir gudrs čāls, viņš pa juridiskām tēmām ir ļoti super gudrs. Bet problēma, ko viņš kultūrā dara, jā. Tiešām izrāk vienkārši tā kā, hei, reku tāds čalis ir, reku mums tāds bija. Tāpat neviens tur negrib ņemt to amatu. Todam šita tā. Jā. Zvanu, pamodina kūtru, jā. Manā burbulī kultūras cilvēki ir reāli sacepušies. Nevis tā kā what the fuck, bet tāds, what the fuck, kas tas tāds ir? Ko viņš darīs kultūrā? Tā kā tu saki. Jā, par to enerģētikas un klimatu un enerģētikas ministru, tas kā tur iepriekš, kas tas vispār par amatu, ko viņš dara, Bet viņš ir baigi veiksmīgi izslīdējis. Iedomājies, viņš tā sāka un tā it kā valdība nebūtu nemaz nomainījusies, tā viņš arī turpinās. Tieši tāpat kā Arvils Ašerādens un izglītības zinātnes ministra Čakša, arī Inese Lībiņa-Egnere, tieslietu ministra. Tu saki inercē, ja tā izšļūkuši. Jā. Bet tas, kas mainīsies, protams, kā Krišjāns Kariņš būs ārlietu ministrs, par to vispār nav šaubu. Un tad atgriežas tāda vesela rinda tāda jau cilvēki, kas kaut ko ir darījuši, pieņemsim Rihards Kozlovskis vai piemēram, Uldis Augulis, jā. Tie jau tur ir bijuši, viņiem jau patiesībā diezgan... Jā, dzirdēt vārdu, jā. Jā, viņi tā jau tur jau apviļājušies. Kozlovskis savulaik bija pie Artus kaimiņa, vai ne? Uldis Augulis jau sen zināms Ulmaņa sekotājs, bet nevis Gunta, bet Kārļa Ulmaņa sekotājs. Roku rokā tur palika savās vietās, un mēs palikām savējās, cik es atceros. Jā. Klausies, man ir jautājums par aizsardzības ministrs. Es tā sociālos tīklos pamanu, ka Sprūdis savā laikā ir noliedzis Latvijas valsts pastāvēšanas nepārtrauktību un tā tālāk, un viņš tur ir kaut kā visai miglaini izteicies par visādos krievalodīgi runājošajos radio par to, ka viņš tā īsti netic tai Krimas, ka Krima ir Ukrainai un tā tālāk. Nevar būt, nē. Diezgan tāda. Nopietni. Nopietni, sociālos tīklos pasties Sprūds, ko runā par Baltikumu vai Baltikumu baidos samuldēties, bet tāds viss nav tik viennozīmīgi. Viņš ir kā nepasaka neko tieši, bet tajā pašā laikā to traktēt kā vien tev vajag, jā. Viņš tā atkal tā kā saka tā slīdeni, tā ieziepiejūties. Man par viņu īstenībā nav slikts viedoklis. Man par viņu ir ļoti pozitīvs viedoklis. Viņš ir ļoti gudrs. Viņš ir ļoti tāds, atapīgs, ar viņu viss ir kārtībā. Šis man kaut kāds pārsteigums, ko tu man tagad pat saki, jo man kaut kā liekas, viņš patiesībā no visa tā lielā bara, man vismaz tā šķiet vis tāds sakarīgākais. Es gan nezinu, vai viņš aizsardzības ministra, viņš pats laikam labāk gribētu droši vien būt ārlietu ministrs, bet līdz tam viņam ir politikā jāpavada vēl 10 gadi, es domāju, tad viņš varētu būt nopelnījis būt. Reku ir viens tvīts, skaties, aizsardzības ministrs kandidāts Andris Sprūds un citāts. Krievija nedomā Krimu atgriezt. Krima de facto paliks Krievijas sastāvā, ja Ukraiņu politiķi turpinās uzskatīt, ka Krima de jure pieder Ukrainai, citādi jau viņi nebūtu Ukrainas politiķi. Крым возвращать никто не будет, и Крым останется де-факто частью России. Tur to pilno interviju, tur ir links uz Baltikumu radio, tā kā tur tādas slīdenes. Jāpaklausās tur tas konteksts un jāsaprot arī, kāds ir bijis jautājums un tur izraut visu kaut ko mēs mākam. Jā, par to ir tas stāsts. В какой-то мере я опять соглашусь с Путиным, когда он говорил, что Россия – это судьба, а Украина – это проект. Украина всегда была проект для политической элиты. Man ir viens melnais zirdziņš, kaut kāds pilnīgs pārsteigums, Kaspars Melnis, kas tiek minēts kā potenciālais ekonomikas ministrs. Pirmo reizi par tādu dzirdu tiešām. Es godīgi atzīšos, es ekonomikā šo to Latvijā esmu sekojis līdzi, bet Kaspar Melni es esmu palaidis garām. Tā droši vien ir vairāk mana vaina, ne Kaspara Mēļņa vaina. Armands Kraus kā zemkopības ministrs, satiksmes ministrs, gudrais un visur vienmēr esošais Kaspars Briškens. Jā. Ko tu saki? Un veselības ministrs, ko tu saki par to čālu?
Veselības ministrs Edgars Lapsvīrs. Viņš izskanēja kaut kur ar kaut kādu to masku, tur tādu kaut kādu sūdīgo iepirkumu, savā laikā kaut kas viņa vārds. Ne? Tas varētu būt, kaut kas, ka viņš bija Nacionālās valsts veselības kā tur tā dienesta vadītājs. Bet, to jau arī tauta nepiedos, par to jau vienu uz tām maskām, no tām maskām iepirktajām saka, kurus viņam sārtu. Zini, kas man liekas, es ar viņu runāju personīgi vienu reizi dzīvē. Man viņš atstāja tāda laba ierēģņa tāda sajūta, ka viņš tāds labs ierēdnis ir. Labs vīrs. Tāds izpildīgs, tāds precīzs, tāds izpildīgs, tāds. Arī kā cilvēks atstāja labu iespēju. Tā kā man vismaz ir radies tāds no personīga kontakta. Tas, ko viņš ir darījis, protams, ar visādiem iepirkumiem, tā ir pilnīgi cita lieta, to, lai vērtē tur, kam jāvērtē, tie droši vien zina labāk. Nu, tad parunāsim par mūsu dzimtās pilsētiņas tavas īstās manas pseido dzimtās, tātad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa. Viedokli lūdzu, tu tāpat kuldīgā vairs nevar rādīt, es tev nav ko zaudēt, es tur vairs nedzīvoju, man arī nav ko zaudēt, tā kā pofig. Jā, to posteni jau teorētiski var ieņemt jebkurš pašvaldību vadītājs, jo... Kā tai kūtrs? Kūtrs nav vadījis pašvaldību. Jā. Bet ko es ar to gribu teikt, ka tās problēmas jau viņiem visiem ir vienādas, ko mēs vienīgi varam tagad teikt, ka laimīgā kuldīga visticamāk viņiem tiks kāds labāks gabalīgs. Savulaik jau, protams, arī Edgars Zalāns no kuldīgas bija arī varam ministrs. Tā kā redzēsim. Viņi, man liekas, ir vienas politikas tādi uzturētāji. Man tā liekas, viņiem tas domu gājiens ir diezgan vienāds. Gan jau, ka turpat Edgars Zalāns ir un čuks tausī. Un kuldīgi jau skaiti, jau tērē naudu, kas tūlīt. Vai viņai būs tāda dukra, ja vajag atlaist, pieņemsim tur Rēzeknes mēru vai tiesa nedod Rīgas mēru vai kaut kādas, tā uzbrauka, ka tā kārtīgi kāda lielo pilsētu, valsts pilsētu to mēriem. Šis būs labs tests, es gribu redzēt, jo tiešām Rēzeknē tur tās finanšu problēmas ir samilzušas diezgan, un tur tā lieta būs jārisina, un man kaut kā šķiet, ka tur to mēru vajadzēs vienā brīdī stutierēt. Es pats centrā paslīcināt bišķi. kā piemest klāt pie tiem krievu pensionāriem tur. Un tad beidzamais jautājums politikas ekspertam Petersonam. Ko tu domā par apvienotā saraksta harakiri visā šajā, kur vispār nekur nekas, neko, nekad, nekur, nekam, nevienam? Šis ir baigi labs jautājums. Jo skaties, Pīlēns, protams, kritizē tagad visu šito te sastāvu un visu šitās idejas. Tev bija iespēja to darīt. A tu? Pīlīte pau. Pīlīte pau, pašu dīķi vēl. Pīlīte pēkšņi napā. Jā, es teiktu tā, ka tagad ir pa vēlu pēkšķiet. Tā ir taisnība. Tagad ir pa vēlu pēkšķiet. Bet ko viņi izdarīja? Es pieļauju, ka viņi paši domā, ka tas bija kaut kāds tāds ļoti gudrs aprēķins visticamāk, ka mēs tagad pakāpsim malā, ļausim viņiem visiem uztaisīt publisku pašnāvību, un tad mēs nāksim atpakaļ un teiksim, redziet, mēs jau teicām, ka Lembergs vadīs valsti de facto, de facto, ka būs tās sankciju atcelšanas, ka mēs slīdam vēl dziļākā bedrē un blā, 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 un tad tagad mēs nāksim atpakaļ un glābsim to valsti. Man ir tāda sajūta, ka šobrīd mēs īsti nesagaidīsim. Es negribētu teikt, ka apvienotais saraksts sašķelsies. Varbūt, ka pat tur kaut kāda pāris deputāti atšķelsies un noteikti tur būs kaut kāda staigāšana. Tas jau ir tagad, man liekas, diezgan skaidrs. Viņi izvilks līdz šīs saeimas beigām, bet problēma būs tā, ka ar viņiem notiks tieši tas pats, kas notika ar konservatīviem un ar aparistiem, ka viņi palīdīs apakšā zem tā 5% un aizies tur 0, kaut kādos procentos, un viņi netiks atpakaļ uz kājām vairs. Ja? Tur ir skuja taka.
Labāk tu nebūtu atnācis, bet sveiki! Tavs mīļais režisors ir, dzirdēju, tagad kļūst mazliet paranoisks, jo viņš ir kaut kādā veidā uzkodis, ka viņa telefonu kāds noklausās. Mēs runājam par Almu Hermanu, kurš domā, Es jau domāju par Trīru, zini, atkal kaut kādu uzņēmis kādu ārprātu, no kā vienkārši mati vienkārši noiet. Hermans. Kurš, starp citu, kopš kaut kādas vienas sērijas es sāku jaukt par Helmanu. Hermans vienā brīdī, tu man neglīti, es reāli sačakarēju prātu. Tas varbūt pateicoties tam thumbnailim, ko mēs neizmantojam, ku te var apskatīties. Jā. Bet, ja nopietni, tad Hermans vispār nopietnībā atkal nāca klajā ar paziņojumu, ka viņa telefonu noklausās. Un, noklausās, nu labi, bet kā tu to zini, ka jaunā vienotība noklausās? Tu tā saka, labvakar, Hermaņa kungs, šeit jaunā vienotība, mēs mazliet paklausīsimies, ko jūs runājat. Whatever, ar ko, jā. Pēc signāla satiec sarunu. Kā viņš to zina un kāpēc viņš domā, ka viņš ir tik interesants tieši jaunajai vienotībai? Un kāpēc viņš, un es nezinu, nevis Trīrs vai Malkovičs, what the fuck? Kas tādā paranojā, kas viņam nākamais paziņojums, ka tikko uzmanību pietrūkst, tad, teiksim, uz ielas viņam sako Nacionālā apvienība, viņš kādu no Nacionālās apvienības Rīgā uz ielas redzēs. Tajā virinātāja mētelī Dombrau tāds parāda. Jā. Tur apakšā. Paskatīsies pie mājās, tur dzeltenās vēstēs čaļi. Dzeltena krāsa bija kam, apvienotais saraksts vai progresīvie, tur atkritums manas revidē, skatās, ko es izmetu vecos čekus, miegā viņi novēroja, es nezinu, atkal kādu partiju tur progresīvie vai vienalga, kas Latvijas-Krievijas Savienības skaita lamu vārdus viņi izrādēs vai kā tu to vispār, kā tu tik tālu var aizdomāties? Langa Lijāna analizē latviešu valodas prasmes, cik... Bet pilnīgi noteikti viņi to dara. Tas ir skaidrs, jo viņi katru Latvijas cilvēku monitorē. Mēs arī tiekam monitorēti. Jā. Man liekas, ka Lijāna Langa strādā labāk nekā valsts drošības dienestu šajā sakarā. Jā, Herman noklausās. Gaidām nākamos paziņojumus. Lielu māniju kaut kādā brīdī nebeidzās. Es nezinu, es to pirms dažiem rādījumiem sasaistīju kopā ar Trīru. Trīrs arī paziņojas, ka viņi noklausās kaut kādu NASA vai CRU vai FBI. Trīrs arī, kā zināms, Amerika ienīst. Tad noteikti kā Amerikas. Gan jau, pilnīgi noteikti. Baidens viņu noklausās personīgi. Pa to laiku vēl kādam domu gigantam, Džekam no Latvijas, Kārlim Ozoliņam atteikusi Baltkrieviju patvērumu. Viņš savā laikā paprasījis tur patvērumu, aizbraucis, ir nopircis kaut kādu māju tur, un viņam bija uzņēmums, viņam viss bija labi, viņam sieviete bija krieviete. Bet man ir jautājums, kādā informācijas telpā viņš dzīvoja? Ja viņam sāk likties, ka Latvijā viss iet uz leju, Latvijā viss ir slikti, Eiropas Savienība grimst, un viņš aizbrauca uz Baltkrieviju palūgt, es nezinu, politisko patvērumu vai vienkārši patvērumu. Tā kā kas notiek? Viņa dzīvē kaut kas sagāja greizi. Diemžēl kaut kas nogāja greizi. Un saproties, un kas pie viss šajā ir viskomiskākais, kā Mīnskas centrālā rajona tiesa, Mīnskas, tas ir Lukašenko režīms, viņa atzina, kā ģimenē Latvijā nekāda vajāšana nedraud, vienkārši, ka Latvija ir demokrātisks valsts un nekādas dzīvības draudi nav šai ģimenei jauktējai, tā kā, viss. Un pie visa tā man visvairāk ir žēl. Arī bildītē var redzēt to mazo meitiņu, kur tagad ir, pasties uz viņas sejas, izteiks, tēt, kāpēc tu esi tāds galbajops, kas notiek, kāpēc tu man dzīvi čakarē? Un īstenībā tieši tā arī tas, kādā veidā? Un tagad, labi, viņam tur apteicis, ko viņam darīt? Viņi no turienes arī izpirģīs, tā kā viens pret vienu, Mēs tos pensionārus Krievu no Baltkrievijas atpirģīs atpakaļ to Ozoliņu. Viņš tur arī pie robežas dzīvos, tā ar vienu kāju tur, Vienīgais, es tiešām gribu mazliet papildināt tevi par to, kas darās, teiksim tā, ja mēs varētu apskatīties šī cilvēka galvā tāda anatomija, kādu mērķeķīši tur dzīvo. Vai viņš ir tāds cilvēks, kura vecāki, piemēram, māte un tēvs visu laiku ir viņam bērnībā stāstījuši, cik šī ir nožēlojama balss, un viņi to darījuši, kā jau parasti virtuves sarunās,
Šķēli vai Godmans šausmīgs, taču viņš ir premjeras šausmīgs, viņš kā maz puika klausījies ir jā. Nu labi, bet cilvēks ir izveidojis savā laikā uzņēmumu un visu, un kā jau... Nekā tur bija, ne skops, ne nabaks, ne stulps, ne kā, vai ne? Vienalga kaut kas sēr kopā, pēc tam, viņa sievai kaut kas draud. Es nezinu, lojāliem cilvēkiem šai valstī nekas nedraud. Iemācies valodu, un tad viss tev būs kārtībā nokārto eksāmenu, neviens tev ārā nedzen. Ja tu jau reiz esi te dzīvojusi un tu esi apprecējusies, nekas ar tev nedzen. Bet es tā sapratu, ka viņš jau tajā televīzijā toreiz tur izteicās, kā te šausmīgi cilvēkiem par elektrību ir jāmaksā kaut kādi 700 miljoni mēnesī, un gāzi arī. Var sakot, ka tu esi pilnīgā, ka tā ir reāli Zimbabve, no kurienes viņš bēg. Un tā. Tā kā man liekas, tur varbūt vairāk tā problēma ir, ka viņi ir piedalījušies tāda vai apzināti, vai tieši pavilkušies uz tādu Latvijas valsts tādu noniecināšanu starptautiskos mēdījos. Tas ir tāds. Baigi starptautiskie mēdīji, Baltkrievijas kaut kāds kanāls, ko neviens izņemot Lukašenko neskatās. Varbūt arī. Tāžu man starptautiskais mēdījis atradies. Starp citu, es esmu vairākas reizes bijis Baltkrievijā, un es to kanālu esmu skatījies. Man tiešām ir tāda sajūta, ka to skatās Lukašenko, un ka tās ziņas speciāli tiek ražotas Lukašenko. Viņam tādas ziņas. Un, principā, kas ir mūsu galvenais skatītājs? Tas ir Aleksandrs. Jā. Aleksandram šodien vajag kādu labu ziņu no Latvijas. Vai, ko te viens dalbajums atnācis patvērumu ziņojam. Nepiešķiram viņam. Te paskatīsimies, kā viņš dancos pa oglēm. Latvijā. Jā, Latvijai vajag. Nav ko piedzimt pa Latviju, būtu piedzims te par Baltkrievu. Šitādi te, kas ir tādi ķekatnieki, kas staigā no vienas sēras uz otru un stāsta par iepriekšējiem visādus brīnumus. Pasaule ir maza, mēs jūs uzmanīsim. Un, ja jūs trāpīsieties rokā tiem twitteristiem, kas grib sadedzināt tos krievu pensionārus, tad vispār jums būs cauri. Ozoliņu ģimene. Krduk. Un neviens Aleksandrs ar automātu jūs neizglābs, jā. Tagad šitais te čalis, kur pavasarī te visu zokām nesāja Arturs Šilovs, mums slavenais vārdsargs, un viņš bija vārdsargs, Es nemuldos. Jā, tad viss kārtībā. Tad Arturs tagad ir aizmirsts, viņš domā vēlas, ka vajadzēja man iet tomēr basketbolā. Bet tāpēc, lai uzmanību tomēr tiktu pievērsta, tad izrādās, kā zibens no skaidrām debesīm pagājušajā nedēļā noskanēja, ka Šilovu pāri šķirās. Šilova laulība ir izjukusi dažus mēnešus pēc tam, kad hokejists kopā ar izlasi izcīnīja bronzas godalgu pasaules čempionātā. Viss tā hype dēļ, tad tā ģimene esot izjukusi līdz galam un tā tālāk. Kas man visvairāk patīk, ka laulības laikā abi ir iegādājušies zirgu. Tad tagad tas arī ir sadalīts, Zāģiem pusē. Nevis konservos, bet tā kā viņi pābiem turpinās rūpēties par šo zirgu. Es domāju, kas tiem jauniešiem prātā, kāda tarakāna tur dzīvo, kas notiek tā? Ko izdaram, kamēr mamma nav mājās? Davai aprecamies, aizējam aprecamies. Viens mamma atnāks rāsies. Klausies, vai kaut kā tā, novērst uzmanību, vai zirgi nopērkam? Davai, nopērkam zirgi, iedomājies, mamma atnāk mājās. Tā, Artur, kas tur virtuvē? Zirgs. Kamēr viņi cepsies, tikmēr jau ir tā, ka viņi nepamanīs, ka mēs esam aprecējušies. Jā, tas jau šķitīs normāli. Zirgs. Vienas tāpēc dzīvo. Nē, viņš jau droši vien loģijā ir. Viņš tāds iedomājas saspiest uz tās saspiestas loģijas. Sazipot zirgs ponijs. Nē, viņam asta pāri un galva pāri. Viņš tad kājas tā pilni nosēdies un visu laiku dirša virsū kaimiņiem no augšas. Paceļ astu un nolaiž lejā. Un māma prasa Šilovam, viņa saka, tu par šito nebija padomājis? Nebija padomājis par šito. Nebija, tad šeit jau snieglāps, tu nevi visu vārds. Katru dienu, teiksim, citi iet ved suņus ārā, palaiž kaķus ārā, bet tu ej sasmel sūdzes, zirga sūdzes, ko viņš tur ir notaisi. Iedomājies, tad tā sistēma tev ir.
Tu dzīvo vienistabas dzīvoklī, tev ir mamma, Sieva. un sieva, un tā. Un tad, principā, tajā vienistabas jūs aizkariņu aizvalkat priekšā. Labi, tas tā varētu būt, bet jums ir arī vēl zirgs uz balkonu. Tātad tā dzīve jau laiku gaitā ir tik vienkārši piebesījusi, kad tu saproti, tā tad no mātes tu netiec vaļā, tad tev ir no sievas jātiek vaļā, principā. Jo zirgu arī kaut kā. Tad no tā balkona viņi nevar nekā Jā, tu viņi neko nevar izdarīt. Tātad, ko tu izdari, tu šķīries no sievas, bet tā kā tas zirgs ir mūsu kopīgs zirgs, tad sieva nāks trešdienās un piekdienās arī viņu aprūpēt un ar to labu šķipelēt to sūdz. Var sakot, kaut kā joprojām mēs turpināsim šīs dīvainās attiecības šajā vienistabas dzīvoklī. Tas, ko es pamanīju, braucoties kā stāvdrāžu aktīvs izmantotājs, es pamanīju, ka šur tur Rīgā ir parādījušies uz asfalta uzzīmēt taisnstūri. Nevis zirgam, bet skūterim. Un skaties, un tie izrādās tikai rekomendējošie. Neviens vispār neņem aubē. Tā kā pilnīgi pofīgi visi ignorē. Tur, jo viņi ir kaut kur nevietā, man, protams, ja viņš nav obligāts, tad es nolikšu tur 100 metru tālāk, tur, kur man jāiet. Kaut kur. Ja citās kaut kur Eiropas pilsētās ir tiešām, ka tas ir tāds tā kā obligāts pasākums, kur tu nevar to braucienu pabeigt, ja tev tajā kartē rāda, ka tu tur esi, ne tur novietojas, tad viss, šitien vienkārši, neviens neņem aubē, tā kā, es skatos arī Twitterī cilvēki priecājās, un par ko reāli priecājās, par kvadrātiem sazīmētiem, ne kvadrātiem, bet taisnes stūriem sazīmētiem uz asfaltu. Un es domāju, kāda braukšanas kultūra tajā pašā laikā, kad sociālos klīst šis te video, kur čāls vienkārši vienā mierā ar mašīnu dragā pa velo joslu, kur ir problēma, vai ne? Kādi pļāviec. Es nezinu, ko darīt latviešiem, varbūt aizliegt kādu brīdi pārvietoties ar ko citu izņemot kā ar šilaus zirgu un divām kājām savējām. Vienkārši varbūt, ka pagaidām jāpalaiž garām, lai norīms tās pilnmēnesis un aiziet veļu laiks. Un gan jau latvietis arī, tas ir apmēram tā, ka tu uzzīmē kaut kādu tur kvadrātu, un tad latvietis neiet viņam klāt kaut kādu pusgadu, un tad viņš pēc tam pierod, un tad viņš pieiet klāt, un viņš paskatās. Viņš tā lēnām zina kaut kādu monētiņu iemetā, nekas nenotika. Jā, nekas nenotika. Izdzīvoju. Palikt dzīves. Tad es arī varu. Tad stādrāzi noliksim. Labi. Tā kā latvietim ir jāpierod pie inovācijām. Viņš nav inovācija, tāda viņa sirdī nav inovācija. Bet man tāda sajūta, es pagaidām divus tos taisnes stūrus stāvdrāžiem redzēju, kur viņi ir uzzīmēti. Un man neradās sajūta, ka viņi ir uzzīmēti tur, kur to tiešām vajadzētu uzzīmēt. Bet viņi, te ir normāla vieta, davai šitien uzzīmējam. Mums šodien plānā, mums šodien 16 taisnes stūri jāuzzīmē. Ja? Braucam. Tā, reku šitien, reku te ir vieta. Zīmē, kas tur turēs tā? Pofīgi, tas tāpat ir rekomendējoši. Ko vēl rekomendējoši mēs varētu? Rekomendējoši gājai pārējais vai vēl labāk dzelzceļu pārbrauktos rekomendējošās. Jā, tieši tā. Ak, šausmas, Eglīt, mums ir jāķēmojās TikTokā, jo tauta to ir nobalsojusi. Nobalsojusi par to, ka mums ir jābūt TikTokā. Ko, mēs pagājušajā reizē rādījām visus tos jauniešus, kas ķēmojās un rāda kaut kādus tur mīmikas un tā tālāk. Un cilvēki grib redzēt, kā, piemēram, Eglītes rīt tukšu gaisu vai dara kaut kādas līdzīgas lietas. Mūsu šaus atrakstīja, viņš grib redzēt, kā es bučoju aizot tik tukšu gaisu vai ko tā. Es pat nezinu. Kas ir pārsteidzoši, ir cilvēki, kas tiešām grib maksāt no 1 līdz 10 eiro mums. Tāda ir lielākā daļa no balsotājiem. Tātad, mazāk gan, protams, grib maksāt 11 eiro un uz augšu, bet arī tādu balsotāji ir. Un tad otrs lielākais rezultāts ir cilvēki, kuri būtu gatavi maksāt par to, lai nekad neko tādu neredzētu. Bet tas nozīmē, ka kādā brīdī mums tā TikTok karjera būs jāiestartē. Es nezinu, kā mēs to izdarīsim, bet redzēsim, kur vēja būs vajadzēs izdomāt kaut kā. Vajadzēs pa vējam kaut kā sēdēt, vajadzēs izdomāt. Nāksies vien te kādu reizi tiešraidē atvērt TikTok kontu, redzēs, kur tas aizved. Labi, mēs ķeramies klāt jaunai aptaujai, jo nevar šaus 8 bez jaunas aptaujas. Šajā reizē mēs kaut kur aizsūtīsim tos krievu pensionārus. Mums tātad ir arī jautājums, ko darīt ar krievu babuļām, kuras nejēdz iemācīties latviešu valodu.
Un te Latvijas var izpausties, jo es esmu devis 3 tiešām savstarpēji, varbūt pat tādas ļoti nesaistītas, bet tātad te var izpausties Latvijas un balsot. Variants A ir izsēdināt vienkārši pie robežas un ar kauna saucieniem pārdzīt tai pāri. Tas būtu tāds elementārs variants, ko visticamāk arī iekšlietu ministrs grib, lai mēs realizējam. Tad stroņu spēles. Shame! Jā, shame. B variants mēs varam izmantot viņu zinātniskiem eksperimentiem. Tātad 4000 gabali kaut kā sadalīsim pa zinātniskajiem centriem un kaut kas jau tur varbūt beigās sanāks. Varbūt mēs Nobela prēmiju dabūsim beigās. Un C aizsūtīt uz latviešu dievturu nometni. Tas, man liekas, ir vislielākais sods, kāds var būt cilvēkam, kurš nezina latviešu valodu, kurš varbūt pat dziļi sirdī ienīst šo nāciju, aizsūtīt viņus tādu salu, kur ir latviešu dievturi, un viņiem saulīti tecēja pa priekšu, un smadzenes iepūderēt tā, ka maz neliktos. Trešā vieta virsrakstos literatūras ziņas. Sodoma balvu šogad saņēmusi rakstniece, galdniece un traktoriste Elga Kairis. Izrādās tā ir visi vienā personā, nevis 3 dažādas. Ja mēs lasu, tā saņēmusi rakstniece, galdniece un traktoriste. Viss tur arī beidzās, piemēram. Kriminālziņas. Mēģinot ievest aizliegtu pārtiku, Baltkrievijas pilsonis muitniekiem piedāvā 5 eiro. Es saprotu, ka mums 5 eiro, bet tu saproti, ka tam Baltkrievam tie 5 eiro, tas apmēram tā kā 5K mums, milzīga summa. Pirmā vieta. Daļā Jelgavas pilsētas teritorijas turpmāk drīkstēs medīt. Beidzot, cilvēku medības visiem, kuri ilgojās pēc visiem šīm distopijas filmām un realitātē, dodieties uz Jelgavu, daļā Jelgavas pilsētas teritorijas turpmāk drīkstēs medīt. Nav teikts, ka cilvēks, bet nav jau teikts arī, ka kaut ko citu, ne šilovas iedus. Tieši tā, tu principā tajā teritorijā, kur atļauts tev ar bisi tur atrasties, tu vari šaut pa kustīgu mērķi. Ja tas izrādās cilvēks, sorry. Ko tu līdi? Tur zini, ka medību sezona ir atklāta. Ja? Teritorijā var medīt mierīgi. Un es īstenībā ieteiktu arī meža parkā arī atvērt mums medību teritoriju šeit Rīgā. Ja? Mierīgi. Ja? Tas mežs ir tāds pietiekams, ka tur var arī visādi dzīvnieki dzīvot. Bet, ja tu gadījumā, iedomājies, ka tādi mednieki pāriet pāri bērnu laukumiņam vienkārši tā šķērs ar bērnu. Tu pilns ar bērniem, un tur vienkārši paiet garām mednieki. Viņi tādi, klausies, viņi tādi. Ja ka bērni tūmā ir arī noteikti pieaugušiem, skaties uzmanīgi. Tur arī tie lidojošie šķīvi, kas tur lido. Es gribēju teikt, tas ir meža parkā, tur jau tā medību sezona pa lielam, tā medību teritorija ir tā, tur tas šķīvīšu golfs lidojušais vai kas tur, zin, kā tu skrien vai brauc un pēkšņi kaut kādā tu viņam priecīgs pamāja pretī un tev no pakauš tanks, tu bumerāni nebeta tu šķīvi. Tu esi nomedīts viss. Jā, es te esmu. Tā kā braucam uz Jelgavu medīt. Sociālajā tīkla Aivs Ceriņš. Nedzirdīgs puisis spēku gados ubagoja pie Senukai Rīgā. Aivs viņam piedāvāja braukt strādāt pie sevis uz nedēļu, tur visādas darbiņas dot un tā tālāk. Un pie tam 3 reizes viņa ēdinās, plus vēl būs alga un plus vēl būs cigaretes un pīpas. Un par visu vienojušies ar Džeku, bet pusotra diena ir pagājusi un vairāk čāls negribot strādāt. Aivs saka, nezinu, smieties vai raudāt, tiešām nezinu, ko darīt. Jā. Es pēc šī tvīta sazinājos ar Aivi un es uzaicināju Aivi un Leldu šovu, jo viņi nekad nav bijuši mūsu viesu vidū. Viņi laipni piekrita, un mēs tagad saskaņojam, kurā laikā tad mēs ierakstīsimies. Un es teicu, ka mēs par šo tvītu gribēsim ar viņu parunāt. Un no visas šīs šovu, kas tur panesās tajā lentā par to, man tavējā atbildi visvairāk patika. Es varētu pamēģināt, saka Kristaps Petersons, uzķēros uz 3 reizes dienā ēdināšanu. Jā, kur tam mūsdienās vairs tā dara? Tieši tā. Daudz ēst, tas ir ļoti labi. Ja tu neej bērnu dārzā, kur tev vēl 3 reizes dienā ēdina, vai ne? Jā, ar kompotu. Cietumā ar kompotu.
Dāvis Sunips ir pamanījis kaut ko ļoti skaistu veikalā drogas. Tur ir viss šīs tajā drogas kārta izdevīgāk un tā tālāk. Un Colgate Z. Suka. Vai kurā brīdī tie uzsvariņi sakrīt? Z. Suka. Pie tam Z jau vispār kopā ar krievu valodu un ar suka. Tas izklausās vienkārši tā kā kulaks uz acu, vai ne? Un Dāvis saka, tas noteikti ir speciāli. Z birds te jau nedarētu, vai ne? Tā kā jā. Z. Suka. Jā, par labām bildēm tādā arī es pamanīju labas bildes šajā reizē. Man kaut kādā veidā kaut kur piedāvāja nopirkt vienkārši sterilizētu maltas cūgaļas konservu ar elegantu nosaukumu cūka. Īsi un skaidri, tev nav jautājumu, kas tur ir iekšā. Cūka. Tā es saku, kad marketinga cilvēki neiespringst. Varbūt tieši tāpēc arī iespringa tik ļoti, ka domāju, beigās nonāc pie pašas tāda vissvarīgākā, kas ietver visu to saturu un ideju un cūka. Tad ejam pie svarīgākās sadaļas Latvijas un dzeršana, kā bez tā sociālos tīklos klejo bildīt, kur ir akcija, kur tirgo Maskovskaja Latvija. Maskovskaja šnabi tirgo, un tas reklāmas sauklis ir ejam zaļi, viena pudele ir 2 kvadrātmetri iestādītu koku. Un te ir ļoti daudz jautājumu un ļoti daudz visādas tādas kreatīvas iespējas visam šim pamanām. Ja skaties, ja, piemēram, kaut kādā ciemā vai kur, visur ir kaut kāds ciemu centrālais dzērājs, ar kur netiek galā, pēkšņi viņi taču var slavēt. Viņš saka, reku, šis Vilibalds ir visaktīvāk iestājās par koku stādīšanu. Viņš šomēnes jau ir iestādījis veselu hektāru ar kokiem, vai ne? Attiecīgi, viena pudeli 2 kvadrātmetri iestādītu koku. Šis te man atgādināja kaut kādu ļoti senu latviešu tradīciju, proti dzer un brauc. Jā, 99. gadā pavisam reāli reklamēja dzer un brauc. Un 99. gads loterijā galvenā balva, jaunais Ford Focus, atkal jāpērk noteikts markas degvīns un dzer un brauc. Un zini, kas ir? Tas ir 99. gads, ir 2023. Es domāju, ka šīs konkursa uzvarētājs vēl joprojām ar to 99. gadu Ford Focusu brauc, dzer. Tā kā man par to vispār nav nekādas ilūzijas. Jā, bet... Viņš ir radots Ukraiņiem jau sen, tas Ford Focus, viņš ir pabijis Odessā varbūt jau. Jā, ar visu to dzēronu bagažniekā. Tādas latviešiem reklāmas. Un labi, atpakaļ mūsdienās. Heineken noreklamējis kaut ko. Marks Verstapens, 2-kārtais F1 pasaules čempions. Un tagad tas vizuālais tas uzsauciens ir tāds, ko man salūdz smadzenes. Labākais braucējs ir tas, kurš nedzer, ja vien tas ir Heineken. 0. Tātad vēlreiz. Labākais braucējs ir tas, kurš nedzer, ja vien tas ir Heinekens. Man reāli salūž smadzenes uz to, tad 99. gadā mūs teica, ka var braukt. Tagad saka, ka nevar braukt. Tā kas ir? Var vai nevar braukt? Vai nedzert? Bet skaties, ar to vēl nebeidzās šīs nedēļas alkohola stāsti, un Spirits and Wine nāk klajā ar superīgu reklāmu. Tētim vajag! Saprot? 7., 8., 9. un 10. septembrī tētim vajag! Visās 3 šīs te marketinga aktivitātēs būtu gribējis būt klāt. Es gribētu vienkārši pasēdēt malā, paklausīties to brainstorm tīmi. Kā viņi nonāca līdz šitam? Jā, tētim vajag. Šajā reizē tā patīkamā sajūta, ka tu par kādu lietu esi aizmirsis, un tu to atrod, un wow, cik forši! Un man tā tieši bija ar seriālu Good Omens, labās zīmes. Pirms 4 gadiem pirmo sezonu tas vienkārši bija wow! Man tā patika, ka žēl, ka nebija šis raidījums, kurā var to visu padalīties. Tātad īsumā. Terijs Prečets un Nils Geimans 90. gadā izdeva grāmatu tādu pašu nosaukumu, un kaut kā 2000. gada sākumā to gribēja ekranizēt Terijs Giljams, un galvenās lomas viņš jau bija paredzējis Džonijam Deipam un Robinam Viljamsam. Gadu pēc Prečeta nāves 15. gadā Geims paziņoja, ka darbojas pie grāmatas ekranizācijas, un tas esot tā kā Prečeta pirms nāves vēlējums, lai šo te grāmatu beidzot tiktu ekranizēta. 19. gadā beidzot seriāls iznāca. Tagad 2023. gadā ir 2. sezona. Lūk, un tātad stāsts šajā seriālā ir par eņģelu un dēmonu, vispār par labo un ļauno, bet tas nav nekāds svētdienas skolas stāsts. Uzreiz ticīgajiem brīdina, te būs spēriens pēc spēriena jums pa seju. Sākšu ar to, ka Dievs šeit ir sieviete. Ja ar to nepietiek, tad Ādams un Ieva ir melnādainajā.
L, protams, ir baigi tumšais ūķis, un pēc paskata atgādina kaut kādus tur tos alternatīvos krogus, tur, kur ož pēc aptejas un izliet lēta alus, un apmeklētājiem ik pa brīdim nokrīt kāda ķermeņa daļa. Paradīze savukārt ir ļoti gaišs, pārspilgts office, kur ir šausmīgi garlaicīgi, ļoti birokrātiski, vienkārši tur nav ko darīt. Tur visi priekšniekam un neviens ne par ko neatbild. Abi galvenie varoņi šajā seriālā ir Ēņģelis Azarafels un Damons Crowleys, kuriem būtu jābūt tā kā ienaidniekiem, bet viņi tik ilgi ir tusējušies no sākta gala kopā, ka ir kļuvuši par labiem čomiem. I don't even like you. You do. Viņi nav baigi perfekti savu darbu darītāji un kopā pamanās arī kaut ko pamatīgi salaist dēlī, bet abiem ļoti patīk dzīvot uz zemes un te ir daudz visādu labu lietu. Par ko tad ir šis stāsts? Tad pirmajā sezonā cilvēcei draudz apokalipse, ieradies antikrists un tālāk jau tā kā klasisks sižets pēc Bībeles un tā tālāk, bet, protams, ka tas ir piesmiets visdažādākajos veidos ar tradicionālo angļu humoru un to visu melno piegājienu. We're doomed. Welcome to the end times. Protams, ka apturēt to var tikai galvenie varoņi, jo čaļiem tiešām patīk valdīt zemes priekus, un Damons Crowleys ir reāls rockzvaigzne, tā kā ko vien vērts ir viņa tas antīkais superauto, kurā visu laiku Queen skan. Azarafels ir labsirdīgs dzīves baudītājs, kuram garšo labas lietas, viņš ir gārdēdis, viņš izsmalcināt un tā ar grāmatu kolekcionārs un labprāt laiku pavada savā grāmatu veikalā un smalkos restorānos, tā kā kaut kāds pasaules gals viņiem abiem nafig nav vajadzīgs, un viņi to kaut kādā veidā grib apturēt. Pa to laiku uz zemes ir iesūtīts antikrists, čaļi dzīvo mierīgi, jo pasaules gals pienāks tad, kad tām bēbim būs 11 gadu, tam antikristam, un, protams, ka viņi salaiž dēlī, viņi sajauc. Izrādās, ka tas, ko viņi domāja, ka ir antikrists, nemaz nav antikrists, un viņiem nav nejausmas, kur meklēt īsto antikristu, un tad lietas viss sāk notikt. Visu šo jēzgu pavada dieva aizkadra balss, atgādina sievietes balss, jā, tā pastāst arī precīzi zemes rašanās laiku, un lai viss būtu vēl spocīgāk, tad konkrēti pasaka, kāda zemē ir zodiaka zīme un nolasa zemē horoskopu. Ja kāds dievs runā Francisas Makdormanas balsī, galvenie varoņi ir Davids Tīnens un Maiks Šīns, un jāsaka, ka viņi ir abi lieliski izbalansē un nevis nomāc viens otru, kā tas gadās seriālos, kur divas superzvaigznes satiekās, bet viņi vienkārši tā papildina viens otru, un tā ekrāna ķīmija un harizma ir vienkārši fantastiski, un es vairs nespēju iedomāties, kā viņi varētu kaut kur atsevišķi kaut kur spēlēt kaut ko. Vēl te ir Benedikts Cumberbatchs Sātana lomā un Džons Heims kā arcēnģelis Gabriels, kuram starp citu arī ļoti liela loma atvēlēta 2. sezonā. Protams, ka te ir daudz visādi iesaistīti personāži, kā jau Debes un Elas pārstāvi, viņi ir ņēmuši līdzdalību bezmaz visos pasaules notikumos, un tas visādos smieklīgos un foršos veidos ir apspēlēts šajā seriālā. Burtiski non-stopā no seriāla gāžās ārā ironiju ar un par reliģiju, visnotaļ tieši norādes uz Bībeles absurdumu, un visu pārējo. Vizuālais šeit ir mēreni kičīgs, efekti ir nedaudz multinīgi, un tas viss piedod tāds bufonāts piegāršu, tā kā zem angļu humora āmurte trāpa viss sākot no reliģijas, beidzot ar birokrātiju un korporatīvo darba ētiku mūsdienās. Pusi no seriāla aizņem runāšana, tātad visi tie smalkie joki, smalkās joku verpetes un tā tālāk, bet, protams, ka te ir arī pietiekami daudz akšana, jo tas tomēr ir seriāls pār pasaules galu un visādiem brīnumiem. Otra sezona jau ir bez literārā pamata apakšā, bet nemazāk jāstra un ironiski. Visas tās reliģiskās pasakas un dogmas te vēl joprojām smagi dabū iekšā, un ko vien vērti ir epizoda ar kazām un ījām bērniem. Es to skatījos kādas reizes divas, un vienkārši to vajag kā atsevišķu segmentu kaut kur likt iekšā. Prečes te, protams, pietrūks, bet kopumā to baigi nevar pamanīt, ja vien jūs nesat baigais seriālā grāmatas frīks, un ticiet man, ja jūs tādu nesat, un es tāds neesmu, un es to nepamanu nevienā mirklī, ka te nav prečeta. Tā kā otra sezona ir mazliet mierīgāka, ka vairāk koncentrējās uz galveno varoņu tādām, savstarpējām attiecībām un to, kā šie visu laiku grib piečakarēt savu, tiešos priekšniekus, Debesis un Elli, ir jautri, un beigu twistings ir tāds, ka 3. sezonā, es domāju, atkal ies super augsts. Tātad Good Omens, labās zīmes, absolūti fantastisks, absolūti 10 no 10, iesaku. To the world. To the world. Mans otrs gaidītākais albums šajā gadā ir ārā. Chemical Brothers For That Beautiful Feeling. Šobrīd ir tāda jūsmīga stadija, un tā īsti nevar saprast, vai tur viss ir baigi labi, vai tur viss ir baigi slikti. Īstenībā patiesība jau ir kaut kur pa vidu, jo neviens Chemical Brothers albums nav tāds, ka ir baigi super, vai tāds, ka ir ļoti slikti. Tur visur ir kaut kādas lietas, kas varētu nebūt un kas varētu būt labākas, bet tā kā tas ir viens no maniem gaidītākajiem albumiem, tad es vēl tagad tā baigi objektīvi neņemos spriest.
Nu, patiesība, protams, ir kaut kur visam tām pa vidu, jo uz vidu tas albums mazliet tā kā, bišķīt nosēžās, lai atkal pēc tam rautos augšā. Principā jāsaka, ka tieši tā tas notiek arī jebkurā Chemical Process albumā, un vienmēr, kad iznāk jauns albums, liekas, tie iepriekšējie bija labāki, tie iepriekšējie gan bija bišķīt spīcāki un tā tālāk, bet tas jau vienmēr ir tā, ka, tie jaunie sliktie ar laiku kļūst par vecajiem labajiem. Vēl šobrīd nevar pateikt tā diezgan objektīvi. Katrā gadījumā šis būs ļoti daudz klausīts albums līdz gada nogalē, tā kā Spotify raps parādīs, kas ir kas. Skatos uz šiem čaļiem un domāju, tādā vecumā vispār vēl ir legāli būt par rockzvaigznēm. Es runāju par Rolling Stones, kuri 20. oktobrī ir izziņojuši savu jauno albumu. Nezinu, pēc kāds, kaut kāda 722. Galā grupa pastāv vairāk gadsimtu garumā. Lūk, tā kā pēdējos gadus 30 Latvijā joko, ka sliktie čaļi sen izskatās pēc labsirdīgām vecmāmiņām, tad laikam arī čaļi ir sadzirdējuši šo te joku no Latvijas un jaunajā klipā šie neatrādās savā tagadējā paskatā. Reklamējušā singlā Angry ir apspēlēta asprātīgā veidā dažādi Rolling Stone vizuāļi, gan viņu senīlie albumu vāciņi, gan leģendāri koncerti ieraksti, tur, kur viņi jauni un skaisti visādos vecumos izpaužās, un tas viss ir tādā kustīgā vīzijā uz billboardiem ielas malā, un pa ielu, protams, traucās iespaidīgs kabriolets ar vēl iespaidīgāku dāmu tajā. Muzikāli Rolling Stones jaunajā singlā Angry izklausās pēc tām grupām, kuras ir ietekmējušās no Rolling Stoneiem pēdējos gadus 50, ja nemaldos, un daudz saka, tas tāds tā kā pārproducēts, un varbūt tur nav tā Rolling Stone skaņa. Manām ausīm tas izklausās kā kaut kas no Bridge to Babylon laikiem, es saprotu, tas arī kaut kā pirms mūsu ēras ir noticis, bet, gaidīsim jaunu albumu, redzēsim, ko teikt. Katrā gadījumā ir prieks, ka Rolling Stones ir atgriezušies, un albums būs ārā, un jaunais singls Angry šobrīd kaimiņiem par prieku tavās ausīs. Vēl kāds pavecāks vīrs, kurš ir izdomājis ierakstīt savu pirmo solo albumu, Vince Clarks, un Vince Clarka jaunais albums Songs of Silence iznāks 17. novembrī. Es teicu jaunais? Nē, es gribēju teikt solo albums. Protams, ka Vince Clarks visvairāk asociējās ar projektu Erasure, ar Yazoo, un daudz saka, ka tas ir tas čalis, kurš tīņu gados arī Depeche Modei uzrakstīja pirmās viņa lielos hītus pirmo albumu un vispār bija Depeche Mode sastāvā. Arī tas bija kaut kāda pirms pasaules rašanās. Vince Clarka jaunais singls Lamentation of Jeremiah izklausās pēc visa, kā tikai ne pēc Vince Clarka, jo ņemot vērā visu iepriekš minēto no Vince Clarka, es gaidu kaut kādu, vismaz synthie popu vai tehno. Šeit ir kaut kas tā kā čelas priekšplānā uz kaut kādām sintezatoru ainavām. Izklausās pēc padrūmas ainas, kādā padrūmā filmā, un ja nebūtu klāt Vince Clarka vārds, tad tas varētu būt dajebkas uz šīs planētas. Kaut kas no sapņainās mūzikas krastiem Lindstorm ar albumu Everyone Else is a Stranger. Tas ir projekts no Norvēģijas, un šis ceļo laikā uz to brīdi, kad Star Wars pirmā triloģija bija modē, kaut kad 70. gadu beigas, 80. gadu pirmā puse, un kad no šīs te triloģijas visi pārdēnie hipsteri pirka sintezators un ierakstīja kosmisku mūziku. Vieglas melodijas, robotisks funks, un tā noskaņa tāda, kādu es tik ļoti daudz piesaucu šos te nekad neeksistējušos fantastikas 80. gadus. Tā ir galva Void, jauns singls. Šis ir nenormāli rašīgs čalis, viņam kopš 2008. gada ir 14 albumi, viņš spēlē visu, ko sākot no folka, bluza, punka līdz metālam un psihodēlijai. Un jaunākais singls izklausās pēc nervozajiem 90. un man tas ļoti atgādina Smashing Pumpkins tā laika daļradi, un tas jau vien ir iemesls noklausīties šo. Draudzene no mākslas skolas Soft Landing, Art School Girlfriend, jaunākais albums, un šis tik ļoti pēc Everything But The Girls kaut kur izklausās, ka pēc kāda trešā alas, ja man teikt, ka šis ir Everything But The Girl jaunais albums, un es tā īsti nesadzirdētu kaut kur miglains postpunk, grunge un shoegaze, un arī dreampop noskaņas, tad es iespējams tām arī noticētu. Art School Girlfriend, Soft Landing. Drab Majesty un Abject in Motion ir nākamais albums, kur piedāvāju šajā reizē, un vienmēr, kad es lasu jēdzienu no gloomy guitar popa, man smadzenes to automātiski iztulko kā glumais ģitāra pops, un tie čaļi, kuri ar visu savu būtību pauž, ka viņi negrib nekādu saistību ar šīs zemes kaut kādiem humanīdiem vai cilvēks radīto mākslu, vēstījumu un tā tālāk. Viņi nevēlas atstāt nekādas kaut kādas tādas humānās pēdas, un tāpēc viņi izskatās pēc jebkura random tēlu no filmas Viešņi no nākotnes.
Mūzikāli tas varētu būt kaut kas tāds, ko izpilda Davida Bovija tēls Zigijs Stardust, tieši tēls, nevis Davids Bovijs. Nu, tajā brīdī, kad viņš jau ir mazliet tā kā novecojis, aizgājis pensijā un visu mūžu ir lietojis visādas apziņu paplašinošas, bet kustības spējas sašaurinošas vieliņas un tur arī var sasklausīt arī kaut kādu koķetēriju ar vietējiem kotiem no tuvējās kapsētas un arī, kā lai saka, postpunk hipsteriem no Latvijas strēptuvs. Tā kā Trap Majesty and Object in Motion ir arī klausāmo vielu sarakstā. Teikšu šos skaļos vārdus. Viens no gada albuma pretendentiem ir Strange Ranger albums Pure Music. Tas ir indie pops ar jaunu amerikāņu shoegaze, tur ir ģitāras, tur ir sintezatori, tur ir visādi efekti, visādas arpeģijas, 80. gadu noskaņas, tāda sarežģīti ģitāra solo, saksofonu solo. Daudz visādi negaidīti pavērsieni, kas vispār neļauj atslābt un notur interesi visu šī te albuma garumā. Un katru reizi, kad kaut kas notiek tajā muzikālajā kompozīcijā, dziesmā vai aranžijā, tad ir tāds, wow, šādi arī varēja. Tā kā izklausās ļoti lieliski. Man patīk, ka tur ir tas 120 celiņi un katrā kaut kas notiek, un tā ir tāda fantastiska skaņa arhitektūra un ļoti patīkamām noskaņām. Man kaut kā ienāca prātā, ka Latvijā tas varētu būt kaut kas līdzīgs, ja vienā blenderī samestu Rīgas modes, Laika suni, Markas asins un vēl kasetes. Un tad šāds te jaudīgs smūtīs sanāktu. Strange Ranger, Pure Music, viens no gada albuma pretendentiem. Lai arī ko kalendārs rādītu un lai arī kā mums tur būtu, mēs zinām, ka mēs esam viena no jaudīgākajiem basketbola spēlētājiem. Ar to arī apsveicu jūs mūs un vispārējos dīvānu ekspertus un tādus kā mēs, kuru basketbola bumbi divreiz mūžā rokā turējuši un tagad ir basketbola speciālisti. Mēs tiekamies pēc nedēļas, par to laiku jūs nospiežiet zvaniņu, nospiežiet subscribe, ierakstiet kādu komentāru, protams, Caps Lockā. Par to TikTok vēl mēs neesam gatavi, vismaz es tad redzēs, kas tur būs, bet mēs tiksimies pēc nedēļas. Atā!